Darbie draugi, pirms dažām dienām, uzzinot par šausminošo notikumu Liepājā, es ierakstīju vienu domu, kura izsauca gan piekrišanu, gan neizpratni, gan parādījās arī tradicionālais latviešu kuršinātājs, viena cilvēka personā, kas piedāvāja paklusēt, bet es uzskatu, ka tieši šis ir gadījums, kad mums klusēt nav pieļaujams. Mums ir jārunā par daudzām lietām, kuras ir ārkārtīgi būtiskas un svarīgas mūsu sabiedrībai, jo ja šādā veidā iet bojā bērni laikā, kad mums ir tik attīstītas tehnoloģijas, laikā, kad mums pat sabiedriskajos transportos ir ieliktas videokameras, kad mēs tērējam ārkārtīgi lielas naudas policijas automobīļiem un visādām citādām uzpariktēm, laikā, kad mums ir bāriņtiesas, visādi sociālie dienesti, entie ierēģi, kas saņem lielas un labas algas par to, lai rūpētos par sabiedrību, tomēr ir noticis šāds te gadījums. Mums ir visiem jārunā un mums ir jāizanalizē šīs gadījums. Man ir tiesības runāt par šo gadījumu arī tāpēc, ka tad, kad man bija 3 gadi, es arī biju noklīdis, pazudis un tūdaļ tiku atrasts. Laikā, kad nebija ne Facebooka, ne YouTube, ne Twitter, ne mobīlo telefonu, man uzreiz cilvēki, kur ieraudzīja mazu puisīti, kurš staigā pa ielu, man uzreiz izsauca miliciju toreiz un nodeva milicijai, un es salīdzinoši ātri nokļuvu atpakaļ pie vecākiem. Bet mūsdienās, kad mums ir kameras uz katra stūra, kad mums ir izcilīgs sakara, ka 4000 cilvēki piedalās šajā meklēšanā un mēs nevaram atrast bērnu dzīvu, man tas neliekās kopā. Un tagad mazliet parunāsim par to, kāpēc tas ir. Pavisam nesen, pirms dažiem gadiem, es apmeklēju Kubu, un kubieši man teica, ka, redz, tur tie bērniņi jāskraida, viņi teica, mums nav svešu bērnu, mums visi bērni ir savējie. Un es sapratu, ka PSRS laikos ar visiem tā trūkumiem arī toreiz nebija svešu bērnu. Visi bērni bija savējie. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visi pieaugušie rūpējās par visiem bērniem. Mēs tikām pieskatīti, ja? Pagalmā spēlējoties, par mums visi vecākie cilvēki, kas gāja garām, skatījās, ko mēs darām, vai viss ir kārtībā, vai kaut kam nevajag palīdzēt. Un tas notika visur. Tāda lieta, ka kāds bērns varēja klaiņot kaut kur pa ielu un neviens uz viņu neskatījās vai neviens par viņu nepainteresējās, tas vienkārši nebija iedomājams. Un tieši tāpēc tā doma un tas tvīts, ko es uzrakstīju, tās pirmā daļa bija tas, ka mūsu demokrātijas sašķeltajā sabiedrībā mēs esam kļuvuši viens pret otru tik sveši un atsevišķi, ka mēs tādām lietām nepievēršam uzmanību. Manuprāt, tas ir ļoti liels potenciāls ļaunums mūsu sabiedrībai, ka mēs ar katru dienu kļūstam svešāki, ka mēs esam sadalīti tik ļoti kaut kādās tur interešu grupās, politiskās grupās vai politisko atbalstītāju grupās, etniskās grupās, reliģiskās grupās, un šī sadala turpinās, ka tas sublimējās šādos te notikumos, kad mēs pat nereaģējam uz tādu lietu, kas mums visiem īstenībā ir ļoti būtiska, un to, kad bērns pazūd, tad mēs varam savākties. Vairāk tūkstoši cilvēki iet ziedot savu laiku un meklēt, tas to tikai pierāda, ka tā cilvēciskā daļa mūsos joprojām ir spēcīga. Un tas ir tas, kas priecē šajā notikumā. Kādreiz daudz lietas sauc citādāk. Toleranci sauc par vienaldzību, pozitīvo domāšanu, tādu jēdzienu vispār nebija. To sauc vienkārši par vieglprātību, ja, vai par idiotismu. Tāds mārketings vai tirgzinība bija krāpšana. Un šobrīd mēs dzīvojam tādā viltus simbolu pasaulē, kurā par vērtībām tiek pasniegts kaut kas kaitīgs. Un tas mūsu kopējo sabiedrību nobīda katru savā slānī. Man liekas, ka kā nekad agrāk mums ir vajadzīga šī cilvēciskā brālība, māsība, attiecības vienam pret otru tā, ka mēs esam viens otram brāļi, māsas, vecākie vai bērni. Es saprotu, ka daudzi šobrīd varbūt baidās arī pieiet pie kāda bērna un runāt, tāpēc, ka pret viņiem tiks izvirzīta apsūdzība par kaut kādu seksuālu uzmākšanos vai nodomu, vai par kaut kādu potenciālo vardarbību, jo tie
jaunie likumi un noteikumi, kurus mēs no rietumiem saņemam, viņi tiešām cilvēkos rada ārkārtīgi lielu apjukumu. Un dažreiz es pieļauju, ka ir bail cilvēkiem pieiet pie bērniņa vienu un pajautāt, kas ar tevi notiek. Otra lieta, kas ir, mums arī bērnos tiek audzināta necieņa pret vecākiem. Par tiem laikiem, ko es teicu video sākumā, mums nebija iedomājams, ka varētu būt tā, ka kādu vecāku neklausa. Mums mācīja no mazām dienām sveicināties ar vecākiem, būt pieklājīgiem, teikt lūdzu, paldies. Šobrīd es ievēroju pavisam citas tendences sabiedrībā, un bērni kļūst pavisam citādāk. Dažreiz sabiedriskā transportā es redzu, ka stāv veci cilvēki kājās, bērni viņiem vietas nedod, un neviens viņiem to neaizrāda, un ja kāds aizrāda, tad viņš var saņemt pretī no šī bērna. Un tās tendences kopējās liecina par to, ka tā bērnu paudze nākotnē, ka viņi šo mūsu sabiedrību padarīs vēl necilvēciskāku, vai šādi notikumi, par kuriem mēs tikko dzirdējām, var atkārtoties. Un, manuprāt, mums visiem šobrīd ir jāsadodās rokās un jānostājās tādā vienotā frontē un jāizvērtē savi darbi. Es ļoti daudz ko nesaprotu. Es nesaprotu, kā var būt tā, ka sabiedriskā transportā tiek ieliktas kameras par ārkārtīgi lielu naudu, bet viņas tiek skatītas tikai vairākas dienas pēc notikuma. Ceru, ka tā nav taisnība, ka cilvēki dzirdējuši bērna raudas mežā un neviens nav, ja neizgājis un paskatījies, tad piezvanīs policijai un pateica, ka tur raud bērns mežā, bet varbūt kāds arī zvanīja. Varbūt policija nereaģēja, jo es pats zinu, kā tas ir, kad zvanu policijai un saku, ka man pagalmā ir klaiņojušie suņi, bet mani, piedodiet, pasūta. Tagad izskan versijas, ka atbildīgie ir vecāki, un tikai tad es gribētu pateikt, ka tās ir pilnīgākās muļķības. Atbildīgi par šo notikumu esam mēs visi, visa sabiedrība. Jo, kā var būt tā, ka cilvēks, viens bērns dzīvo mūsu sabiedrībā, aug mūsu sabiedrībā, un policijas pārstāv var pateikt, ka viņš dzīvoja viens un nomira viens. Viņam bija ģimene, vecāki, viņam bija draugi, paziņas, un kā tas varēja notikt tā, ka nevienam nebija daļas par to, kā šis bērns jūtās. Tas notikums ir mūsu sabiedrības spogulis. Tas ir ļoti nopietnas trauksmes signāls. Ģimenes institūts kā tāds šobrīd ir pavisam citādāks nekā viņš bija vēl pirms dažiem gadiem. Nerunājot par to, ka viņš ir citādāks, kā viņš bija pirms gadiem 100. Sievietes, kuras strādā no rīta līdz vakaram un aizmirst rūpes par saviem bērniem vai nodot tās citiem cilvēkiem, bērndārziem, auklītēm un tā tālāk. Vīrieši, kuri nejūtās laimīgi savās ģimenēs, tas ir pamatcēlonis tam, ka mums izveidojās šādas ģimenes. Un tā ir tā tvīta, kuru es publicēju, otrā daļa. Lai šādu notikumu nākotnē nebūtu. Mums ir visaugstākajā līmenī jāizvērtē mūsu sabiedrības tendences un jāmaina ne tikai mūsu attieksme vienam pret otru, bet mums jāmaina arī tā sistēma, ierēdniecība, kurā mēs dzīvojam. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka šīs lietas ir ļoti cieši saistītas. Un ja mēs turpināsim vienaldzīgi viens uz otru noskatīties uz to, kā mūsu zeme, mūsu tauta vienkārši tiek lēnām, bet nemitīgi iznīcināta, un neko nedarot, Ivans, diemžēl, nebūs pēdējais upuris. Es aicinu mūs visus iesaistīties aktīvā diskusijā un padomāt par mūsu nākotni un rīkoties. Paldies!